Nu, labrīt, jauna diena, jauni piedzīvojumi. Pastīsimies, kā diena izvērtīsies, to jau nekad nevar zināt. Bet it kā grupa daļai domā, ka šodien jābūt brīvdienai, ja ir baigi karsts un negribās tā manča izcepties. Paskatīsimies. Nu, varbūt ir kaut kādas alternatīvas aktivitātes būs jāpaplāno. Ja negrib daudz braukt, īstenībā šodien ir variants iet pa kaņonu, prānu uz augšu. Augšā pa kaņonu, pēc tam tur tādā ielējā galos var iebraukt. Pirmais sēdienas jogurts, olas vēl atnāca un vēl kaut kas garšīgs. Piekulā. Senkajā. Šitas jau izskatās labi. Nes labumus. Tas viss, protams, ir iekļauts cenā. 35 eiro no cilvēka. 35 eiro? Jā. Tā nav laupīšana? Diezgan es teikt. Tā ir pa dārgo. Protams, ka pa dārgi. Normāli tas nav. Labi, ņem. Do you have any passports or... Nu kā jau pie brīvdienas vajag bišķi iepirkties veikalā, lai pie jūras jautrāks prāts. Bet šitie tomāti, nu tā ir bomba vienkārši. Pasties pa eiro 50. Pasties, cik viņi ir smuki. Vienkārši. Un tieši šitie. Tas viss ir eiro 50. Tas standarts, tas ir eiro 50. Ejo, ķirši. Kur ir mani ķirši? Es gribu ķiršus. Un te viņu nav. Nav ne ķirši, ne melona. Labi. Nefilmēju nemaz. Nav? Tā, pasmaržā. Nav? Ko tu jūti? Nu, tur neliela problēma. Jā, bet viņas ir īstas. Nu īstas, jā. Ar tomāti, super labajā. Un ķirši paņemšu. Un melona. Kurš to visu nesīs? Tas ir par kilo. Baigi labi smaržot, tas vajag ceptā maize. Bomba. Cik te viss ir labi. Foršs veikaliņš. Jāpagaršo tās olīvas, varbūt nav tik rūktas ārā, kur viņas ir. Piespensas ir. Visādi labumi. Man liekas, uz visiem cukurdzērieniem vajadzētu to skeleta simboliku, lai tu saprastu, ko tu īstenībā dzer. Albānijas saldie ķirši. Garšīgi. Tikko pirkti. Un tūlīt būs tikko ēsti. Tur vienīgi uzfilmēt pirms un pēc. Maška nav saldē. Nav? Nē, es vairs. Nav. Nav parasti, jā. Bet es saku, es to vienu pagaršu, tas bija riktīgi salds. Saldi. Un tāpat garšīgi. Nu, viņiem nav tā kaut kāda tā skābā stipruma. Jā, paķiršu. Aizvi pie mums. Vēl mocīši ierodās. Bet mosējies šodien atpūšās. Un līdz ar to saimnieks arī atpūšās un dodās uz jūru. Kas te ir kruta? Aiziesim, nodžamīsim. Un uzreiz var atnākt nomazgāties dušā. Tas ir baigi ērti. Davai. Ko tu gribēji teikt? Tas smilts ir vienkārši kosmos. Viņām ir kaut 40, 50 grādi. Au! Nevar izturēt reāli. Viņas kurina pats. Nu cik tādi ir tricāriņš ārā vai nav? Nu kurina labi, jūt. Ūdens, man liekas, ka bija tāds bišķi siltāk. Ir ūdens, labs jāiet nodžamīt. Grupa veļās lēnā garā. Labi, ejam peldēt. Karoči, tas ir kaut kāds kosmos. Es laiku domāju, ka šitā koka laipa un tur tālāk ir, bruģis izliks, ka tas ir kaut kādā ērtībā, ja, lai kājas tur nebūtu smilšainis vai vēl kāpēc. Reku, tur ir toča, jā. Es tātad pārbēgu pāri no šitās laipiņas līdz točai 20 metri pa tām smiltīm. Man likās, ka es izēju cauri ugunskuram, man kājas ir sadegušas. Vienkārši pēc tām smiltīm paiet nav iespējams. Viņas ir lava.
Es pirmo reizi mūžā kaut ko tādu piedzīvoju. Un ārā nav 30 grādi, es nezinu, varbūt 28 kaut kādi. Es nezinu, kas te vasarā notiek. Nu, sanāk, reko laipa beidzās. Un tā līdz jūrā ir metri, nu, nezinu, 7, 8, jā. Un ja iet ar plikām kājām, tad ir, es nezinu, jāskrien. Jo te ir ok, ēna. Un tikko kāja noliek šeit, tas ir, kad Dievs, tā ir lava. Nu, tā ir kaut kāda specifika, jā, ko es nebiju piedzīvojis. Čau, prieks jūs visas redzēt. Nu, kociņa. Tu tādu vārgu, no? Ko tā galīgi nomocīt? Saņemās, abaiku atbrauci. Čau. Čau, Jāni. Kā iet? Turos. Āvi. Kā tev sajūtas? No sekstīgas? Tev tas Edvards nenomocīja? Da nē, es viņu nomocīju. Domā? Neredzi, ka viņš aizbuka no manis. Viņš ir vājš palicis pēc 2 dienām ar tevi. Čau. No? Mēs secinājām, ka jūs atliek tikai uz vienu nakti atstāt divatā, ka jūs jau esat sastīdējušies un gribat jau atsevišķās gultās gulēt. Tas tev tā liekas tikai. Mēs brauc kaut kādi 120 vispār čilā. Un brauc un brīnījās, ka es redzu, ka pūš, un ka koki lokās smiltis iet. Kas ir krūta labām viesnīcām, kad viņas izmazgā drēbes? Tā ir viss mans drēbes. Paldies. Labi izžuvušas. Ko samest. Nu, tur čaju vajadzētu iedot. Viņas tiešām labi smaržo. Edgars saka, ka tas viss ir iekļauts cenā, es saku, nu var pieļaut, ka nē. Nē, nu tas ir iekļauts cenā, bet tas būtu labs gribas žests, ka mēs kaut ko iedotu. Jo smaržo tiešām labi. Kā tur Edvard nevajadzēja sejā bāzt, jā? Šitā nevar iet. Nē, pagaid. Šitā nevar. Tev viss labi, jā? A tev? Tev arī blogeris. Kā tev iet? Un viss tā kā labi. Ir jauns video. Sēžam telefonos. Mēs taču esam ceļojumā. Bet jauns video ir? Kāds? Man? Un tev, jā. Nē, man nav. Kopš tās kāpšanas pilī nav nekas. Nē. Nu pēdējās 2 dienas. Neko neesi ielicis? A, kāpēc ne? Baudu dzīvi. Nē, es jau arī baudu, bet... Nē, tas ir darbs. Ielikt video, tas ir smags darbs. Es cienu tavu darbu. Es saprotu, ka šobrīd dikti strādā. Tāpēc man tev ļoti žēl. Es atpūšos, sorry, vecīt. A, kāpēc tas darbs tev nesteidz gandarījumu? Darbs man nesniedz. Jo, zini kā, kad es montēju to video, jā, es montēju to video, kamēr es viņu filmēju, man liekas, ka es daru kaut kādu figņu. Bet, kad es viņu montēju, man liekas, ka man tas sagādā kaut kādas tās endorfīnas, man tur izdalās. Nē, protams, jā, bet tas vajag arī laiku gulēšanai atstāt. Sievietēm. Visam kam, no. Video montēšana nav pirmajā vietā. Tā, ne? Ja tas nesniedz gandarījumu, tad jā. Jā, tieši tā. Yeah. Ciao. Kāda ir sajūta, ka iebāž ģīmī kameru? Es esmu pilnīgi neitrāli. Pilnīgi neitrāli. Tev jāiegūst, tu gaidi. Vai Kura? meitene vienmēr No. devās prom no mājām, Jā. viņa vienmēr līdz iedavā šo te rabarbaru stādu. Lai viņš kaut kur aizbraukt un tur iestādīt, tāpēc tie rabarbari izplatīti. Tas ir pasauli. Nu, bet kāpēc Krievijā, kāpēc krieviski ir rabarbars? Tāpēc, ka latvieši viņu aiznes uz turieni. Uz Sibīriju. arī pateica, ka viņš ir rabarbars. Iedomājies pat tajos. Bet tad sanāk, ka rabarbars ir tikai Latvijā. Nu, izsāsmu. Nu, kur visa Polijā ir rabarbars? Latvieši aizbrauca. No, kā tad poliski rabarbars? Tā arī ir. Šļašļuhuš? Rabarbars. Nu, nav, nu. Jo, tas ir ļoti specifisks, gan augsts, gan vārds. Redzi, es tev saku, tas ir no Latvijas. Latvieši ir tā kā sērga visu. Tad sanāk, ka latvieši to nezāli ir izplatījuši. Kā poļi iedeva bobarus mums un mēs pretim rabarbarus. Vai apli.
Tāpat arī šitie te zirga redīši arī. A, kas ir zirga redīs? Horse redīši. No, No, zirga redīši. parasti tas ir redīs. Zirga redīši. Reāli, angliski redīs ir Latviešu zirgā bola. Horse kas? Redīši. Rediš. Mārutki. Ir zirga redīši. Nu, mārutka, kas ir redīs? Nu, zirga redīši. Kāpēc zirga? Tāpēc, ka zirgi viņu sēd tās lapas. Un tad... Nu, tas jau nav. Un es vienreiz, kā tas vārds radās. Parasti saka tā, ka Ziemassvētkos, ja paliek svēti, Ziemassvētkos, tad dzirds kā dzīvnieki runā. Nu, protams. Nu, labi. Es esmu klausījies. Un vecais senlatvietis palika klēti Ziemassvētkos un dzirds teica, kad pa beidzot būs vasara un varēs to zirga redīsis iet. Ja domāju? Rabarbari. Tāpēc arī parādījās. Redīši. Es stājos ārā. Šaks un māc. Man apkārtīgi atmiņas fantāzija beidzās. Un šī punkti. Tas ir nevis tā kā vārds no angļu latviskojā, bet pretēji. Angļi to ir kopā. Bet mēs varam būt lepni, ka ir latviskots anglicisms. Nē, bet pretēji sanāk. Nu, latvicisms. Latvicisms tas ir. Vārds ir anglicisms. Nu jā, latvicisms. Latviešu vārds ir anglicisms. Nu jā, latvicisms. Nu, viņiem jā. Rabarbars. Nu, es arī Anglijā rabarbars ir rabarbar. Vācijā, Polijā, Visur, Šveicē, Zviedrijā. Šveicā, Un kur? Nu, Šveicā viņi neko nezina. Amatieri. Zupa. Es nezinu, kas tā ir par zupu. Ķiplok? Un tur ir vēl kāds sēdiens. Kas nav rabarbars. Viņa recepte. Bija man brālis. Vecāki mums uzdāvināja kazu. Mēs ar viņu spēlējām, ganījām, no pupa dzērām pienu. Tad mēs izaugām, visi lieli. Un tad domājam, ka kaza jāpārdod. Ja? Aizgājām uz tirgu, tā kā onkuls pienāca klāt un paprasīja, pa cik āzis. Mans brālis uzreiz nomira. Es sāku rakstīt valodu. A kurā brīdī jāsmējās? Tā kā pielēc. Aiz vārda lāpsta. Tā kā pielēc. Yeah, because I have this bike, Yamaha. For me, this gravel is not so good. Yeah. I have bike. Bike? Yes. And for me, gravel is pain in the ass. No? Really, yes. But for other guys, Your bike is this? How does that one come? Yamaha FJ. Yeah. This is. Cool. It's very cool. Yeah, I can show videos. Tā zupa, zivju zupa? Nē, šitā nav zivju zupa, tas ir seafood zupa. Nē, Ka? izsimīgi. Ar ko? Nu, šitā te ebreju zupa. A, kas tev pret ebrejiem? Man nav, es saku ebreju zupa. Nu, Man pret ebrejiem tieši Pagad, nekā tas nav. semīts? Kāds? Semīts. Es pazīstu vienu. Ok. Nav papatīk. Bet tavs vecstāvs nav neko sliktu darījis. Nē, Ok, labi. tikai labi palīdzēja mums. latviešiem. Labi. Davai. Es šodien gribētu beigt šo lielisku atpūtas dienu. Un tiekamies rītdien. Vai ne? Edvard, saki jā. Protams. Labi, davai. Čau.